Tikko saskrūvēju šādi dēlīšus pie sienas, uztaisīt tādu tā kā mazu kastīti, kuras pēc tam ar skavotāju šito te piemačīšu plēvi aizskavošu te tā, lai tas viss siltumsūknis ir zem plēvis, jo kad nāks apmetēt džeks, lai man tur pēc tam no visu sienu, viss siltumsūknis jātīra. Lai viss smuki un pasargāts, tā kā forši augšā piesitīšu gar sāniem, piesitīšu apakšā pabāzīšu zem viņa. Domāju, kad nostrādās un būs labi. Un tam man viņš apmet un metīs līdz šīm vietām. No šitā man viņa sanāca iepakot. Vispār sanāca baigi labi. Smuki te gar maliņu iesitu, nogriezu plēvi, iestūmu apakšā. Otrā pusītē tas pats. Šādi, kur izgriezu caurumiņu, kur var pogas spaidīt, pastīties, vai katls strādā pareizi. Šitos arī gribēju atgriezt, jo gadījumā katlam kaut kas noteikti tas sarkans spīd. Tad es viņu te tā pielīmēšu, un tā, kad būs apmešanas darba, aiztaisīšu ciet un arī aizlīmēšu. Tā, nu tikko piestiprināju vadu pie sienas, kas nāk no siltumsūkņa ārējā bloka. Ko piestiprinājām šitādiem. Var parādīt, baigi labi, ja vadu stiprinājumi, kādreiz vajag vadus pielikt, izurba sešnieces caurumu, ja ieliec iekšā vadu un iestum sienā, un viņš baigi čotku viņu tā kā piestiprina. Jo tā kā metīs apetumu man džeks, mēs sarunājam tā, kad es viņu pielikšu, viņš pārmetīs viņam pāri tam vadam, lai man pēc tam nav jāštrubē iekšā. Tā, nu bija atbrauc apmetēja džeks, kur jau sanesa visus savus instrumentus, aparātus. Izrunājām pēdējās lietiņas, nu neko, jau pēc cik sanāk 4 dienām. Pēc 4 dienām sākās lielie apmešanas darbi, atkal lielās pārvērtības. Tā, nu kur viss procesā, sienas ir nogruntētas ar to štutu primeru, tādas dzeltenīgas palikušas. Un kur māšķers man jau ir kur logiem augšīnas, kur bija koka pārsēdzes. Baku sasmērēja ar ielika sietu. Nu tā, te viss atkal iet uz priekšu, procesiņā. Uzreiz tāds savādāks skats, viss dzeltens. Te visa tehnika stāv. Nu tā mēs te kur virtuvīti. Smuko visi. Stūrīši liekas. Te kur jau var uzlikts. Nu super. Laikam vajag brīdināt, ka vajag. Kad ģeneratori strādā. Iesim mājās pastīties, kas tur notiekās. Tā viss smuki. Tā, nu kur viss procesā, kur meistars jau pirmo kārti ir uzpūtas uz sienām. Izstās pagaidām šādi. Tad vēl ailītēs būs biezāk kārta, jo šobrīd sanāk, ka vairāk biezāk baigi nevar likt, jo viņš sāks baigi tecēt nost. Tā kā jāpagaida, kamēr šitas piecietē, un tad jau varēs otro kārtu. Šitās siena ir vispār skaista, gandrīz jau taisna. Tā, kur ailītes, tā virtuves zonā mums šitā izstās procesā viss. Un pa skaisto. Meistars arī mazliet uzfilmē darba procesu, lai var parādīt, kā tas izstās. Kā jau var redzēt, lejā arī pievienoja meistara telefonu, tā kā kam nepieciešams apmest sienas vai griestus, droši zvaniet, rakstiet. Sienas man tika apmestas ar cementa kaļķa apmetumu, meistars strādāja nedēļu un apmetamā platība man bija 100 kvadrātmetru sienām plus 5 logu ailes.
Maisi man aizgāja, sākumā es biju pasūtījis 80 maisus, bet pēc tam, ja nemaldos, piepirkām klāt vēl 5 līdz 10 maisus. Bet tas ir rēķinot, ka man bija diezgan šķīvi sienas, tā kā uz taisnām sienām tas daudzums būtu pavisam savādāks. Tā kā betonu parasti, lai kaut kur iebrauktuvēs arī slotām slauka. Nu jā, viņš, tā kā viņš sacietē, tad tā lāpsni bišķiņi noskrāpēja nost un visu. Viņš arī smuki izskatīsies, nu, tur kaut kāds apnis vai es nezinu. Principā viss, kas tev ienāk prātā. Nu jā, tu... zīmē. Vai nu vienkārši parasti maklavītes, vilkt kaut kādas un tādas. Jā, saslapinu vēl. Jā, bet pa daudz ūdens, lai galvenais, lai nesāk tecēt viņš lejā. Davai. Tas būs daudz labāk nekā uzdevums kaut kādu bakāts tās plika. Tā, nu šobrīd izstāst šādi. Reku šīs sienas jau ir gatavas, smuki pierīvētas un pat pierīvētas ir tik smukas, ka es domāju, ka es viņas atstāšu. Nešpacelēšu, vienkārši pat taisno krāsot virsu. Reku meistaram vēl palicis ailītes apmest un pierīvēt. Principā rītdien būs gatavs. Un šī tā ļoti skaisti izstās. Taisnas sienas. Ailītes ar smuku uztaisīja ar slīpumiņiem, lai vairāk gaismu nāk iekšā telpā. Un tā. Nācās izīrēt ģeneratoru, jo savādāk ar parastu elektrību nepavilkta. Principā 2 dienas, ka pūta. Reku bija ģenerators. Reku mums virtuves zona. Šī tā. Skaistot ar visu smuki. Tā, nu meistars tikko aizbrauca. Izstās viss fantastiski. Nu, vēl baigi raibs izstās, jo tās sienas žūst, bet ir ļoti smuki. Lielā istaba. Nu, šādi. Loga mailītes ļoti smuka apdarīta, uztaisīta.